Sveicināti, vēlētos liecināt savu liecību, nākot pie ticības gadu atpakaļ, uz ko mēs visi esam aicināti. Jo 4 evaņģēliji arī ir liecības par Jēzu. Kā Dievs darbojas mūsu ģimenes dzīvē. Sāk lasīt Bībeli, visādi panti nāk galvā un rakstu vietu uzrunāja Mateja 6:14. Jo, kad jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad arī jums jūsu debes tēvs piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad jūsu debes tēvs nepiedos arī jūsu pārkāpumus. Un tad ir vēl līdzīga rakstu vieta par kalpu un kungu. Kungs atlaiž parādu, bet kalps citam kalpam neatlaiž, kungs to uzzina. Kungs sadusmojas, iemet viņu tumsībā. Un tur ir rakstīts, tas sanāk ir Mateja 18:34. Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Šīs rakstu vietas man ļoti spēcīgi uzrunāja, tāpēc, ka es ar savu brāli nevarēju izlīgt. Visu laiku bijām naidā kašķī, un tagad viņa vairs nav. Un tieši tas pats notika ar manu mammu un viņas māsu. Viņas dēļ bērēm nomira viņu brālis. No viņu 4 viņi ir 4 bērni, kurš ļoti apizžoja mammas bērnus. Bija pats alkoholiķis, palaida rokas un darīja šausmīgas lietas, bet viņš teica saulē no nieru neirozes vai kas, ko alkohols izraisa. Un dēļ tā ģimenē bija strīds, kā apmaksāt bēru izdevums un kurš ko seks, un nevarēja to atrisināt. Un vecākais brālis to nosedza beigās. Un dēļ tā incidenta māsas nebija runājušas 6 gadus apmēram kaut kur tā. Un tagad, kad es izlasīju šo rakstu vietu, pastāstīju mammai, kad būtu forši, ja jūs ar savu māsu izlīgtu, jo, ja tu nepiedod māsai, tad Dievs nepiedos, un paskat, kas notika ar manu brāli, ar kuru mēs bijām naidā, un kur viņš ir tagad. Un jā, tad mammu izdevās pierunāt, pārliecināt, aizbraukt pie māsas uz citu pilsētu. Mēs dzīvojam Rīgā, viņa dzīvo Līgatnē. Un jā, kad atkal viņas bija satikušās, lai gan mamma sākumā negribēja, bija dumpinieciska, teica, ka, ko tad es viņai pirmai zvanīšu, tas vilciens aizgājis, lai viņa man zvan, ja viņai kaut ko vajag. Bet, kad bijām tur, jauki pasēdējām, paēdām kūciņu, bija atkal, prieka satikšanās, tāds garstāvoklis abām, ka tomēr ir satikušās, izrunājušās, un, viss labi. Un tagad vēl priecēju katru reizi, kad mēs esam mājās, viņas abas sazvanās, un saka, čau, māšel, kā tev klājas, kā tev dzīve, un attiecības ir atvērtas, draudzīgas un ļoti pozitīvas. Pateicība Dievam, ka deva šo rakstu vietu, un viss nokārtojās. Visvarenais un mīļais Dievs, paldies, ka tu runā uz mums caur savu vārdu. Paldies, ka tavs vārds mums palīdz arī praktiskās ikdienas lietās, ikdienas situācijās un meklējot risinājumu. Jā, kungs, paldies, ka tu tik bieži atgādini, ka tu mums piedod, bet ka arī mums ir uzdevums piedot tiem, kas mums kaut ko darījuši ne tā. Un īpaši piedot saviem tuvākajiem brāļiem draudzē un māsām draudzē, bet arī savā ģimenē, kungs. Tur, kur tas nereti ir tik sarežģīti. Paldies, ka caur tavu vārdu iedrošinājumu mēs varam gūt spēku to saņemties un izdarīt. Un paldies, kungs, ka tu katram, kas ir tevi iepazinis, dod arī drosmi pamudināt savējos, savus tuvākos, meklēt tavu padomu, tavu žēlastību, tavu glābšanu. Jā, kungs, paldies, ka brāļi var izlīgt savā starpā un māsas var izlīgt savā starpā, ja viens saņemamies un tavā spēkā speram soli un sakam piedod. Piedod, ka tā sanāca toreiz,
vai kādās sarunās, vai šajā tik izaicinošajā jautājumā par kādām naudas lietām. Jā, paldies, ka Tavs vārds vienmēr mūs iedrošina. Paldies, ka Tavs vārds mums vienmēr palīdz. Jā, Kungs, vadi katru jaunu kristieti, katru pieredzējuši Tava tuvošanās ceļa gājēju, Kungs, lasīt Bībeli, lasīt Tavu vārdu, smelties tajā spēku un iedrošinājumu. Jā, Kungs, un uzklausi, kad mēs lūdzam Tevi arī šajā dienā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.